Nu tad par noformēšanu. Ir kaut kāda tabula, kur ir dati par lidmašīnām un viņu degvielas patēriņiem, lidojuma ātrumiem un ceļojuma attālumiem, bet viņa tā izskatās diezgan parasti, neko īsti nevar saprast, kas te ir uzrakstīts. Vajadzētu noformēt tā, lai būtu skaistāk, pievilcīgāk acīm. Vispirms jau var pamanīt, ka nevar redzēt visus nosaukumus pilnībā. Līdz ar to ir viena tāda lietiņa, ka var uzbraukt starp divām kolonām un divreiz uzklikšķinot ar peli, viņi uzreiz paliks tādā platumā, lai sajiet viss teksts. Aha. Un kā redzam, tad pats garākais teksts šeit ir ceļojuma attālums. Un to varētu arī īstenībā pa divām šūnām kopā izveidot. Tad apvienosim šīs abas divas šūnas. Vispirms jāiezīmē šīs abas šūnas, un te ir tāda poga merge and center, apvienot un iecentrēt. Nu, tad apvienosim un iecentrēsim. Kas notiek tagad, ja vēlreiz šūnu uzklikšķina divas reizes, un tagad viņa izveidojās tādu par tiem citiem nosaukumiem, kas tur ir ierakstīti tajās šūnās, tad garākais laikam būs Embraer 170. Ļoti ātri dabujam šo te gatavu, arī pārējos varam tāpat. Arī maksimālos pasažierus degvielas patēriņš, lidojuma ātrums. Nu, kā redzat, šeit tas nav ļoti skaisti, jo cipari un skaitļi, viņi ir ļoti īsi, bet tas virsraksts ļoti garš. Varētu to virsrakstu pārnest vairākās rindiņās, lai ir viens zem otra. Nu, kā to izdarīt? Vispirms tad izveidosim tā, lai šīs trīs kolonas būtu vienāda platuma. Tad jāiezīmē visas trīs kolonas, to var izdarīt augšā pie burtiem CDE kolonu nosaukumiem, un tad vienu no viņām samazināt vai palielināt tā, kā mēs gribētu visas. Nu, būs 60 pikseļi, te viņi arī parādās tie pikseļi. 60 pikseļi ļoti labi. Tagad kā varētu izveidot tā, lai pārietu vairākās rindiņās, tad te ir poga wrap teksti, viņi pārnesīs viņu vairākās rindiņās. Nu, redziet, te ir nedaudz par īsu, par šauru tās tabulas vajadzētu platāk. Atkal pataisīsim uz platāku 70 pikseļiem. Un tagad jau ir pavisam labi. Tāpat arī to var darīt ar rindiņām, divreiz uzklikšķinot, viņš saliek precīzi tā, lai ietilpst viss teksts. Šo varētu arī uzlikt pa vidu, lai nedaudz tā skaistāk. Nu kā, šobrīd viss teksts ir redzams, tīri skaisti. Te gan vajadzētu ierakstīt arī ceļojuma attālumu, un tā rūtiņa, tā šūnai, viņai vajadzētu izcelties uz pārējo šūnu fonu, varētu viņu iekrāsot kaut kā. Un te ir vesels krāsu palete, kā var izvēlēties krāsas, lai iekrāsotu fonu šai šūnai. Tāpat var arī darīt ar citām šūnām. Piemēram, maksimālai pasažieri, lai mēs šeit redzētu, ka tas ir virsraksts, iekrāsosim to kādā tumšā krāsā. Nu, piemēram, tumšs sarkanīgā. Uzreiz nevar redzēt vairs to tekstu tad varētu kādā gaišā krāsā, nu, piemēram, baltu. Tāpat var arī uzlikt bold, treknos burtus, slīprakstu, nevajadzēs šoreiz. Tāds būs ļoti labs virsraksts. Tagad šis te, lai varētu atšķirt dažādās lidmašīnu markas, var izmantot to, ka mēs izveidojam vai nu rūtiņu tīklu, vai arī līnijas. Speciāli tajā pie līnijām un rūtiņām jau parādās, kādu varētu aplikt. Nu, varētu, piemēram, arī visam aplikt rāmi, ierāmēt. Un pēc tam uzlikt arī rūtiņu tīklu. Redzēt, bet ja uzliek vispirms ierāmējumu, pēc tam rūtiņu tīklu, tad tas ierāmējums pazūd pēc tam. Tad jādara tas ir otrādā secībā. Šādi te. Nu, tāds varētu būt. Mūsdienās gan populārāk ir atdalīt rindiņas ar iekrāsošanu, tā ka to varētu tad arī noņemt. No border, bez rāmjiem, un izdarīt tā, kad iekrāsosim katru otro rindiņu, tad ir jāiezīmē viena, tad jāuzspiež kontroli, taustiņš, un tad var iezīmēt arī pārējās, un tad nu, fonu tādu viegli pelēcīgu, lai varētu atšķirt nedaudz
Šobrīd jau ļoti labi. Varētu vēl pa vidu nolikt arī šos te datus. Pavisam skaisti. Kādas vēl ir iespējas formatēšanai? Tad tās ir dažādas krāsu izvēles, dažādi ierāmējumi. Ja mēs gribam vēl, lai varētu skaidrāk izcelt tos, kurai tad īsti kolonai pieder, kurš virsraksts, tad to varētu arī vēl papildus. Te ir more borders, papildus izvēle. Un tad te var arī svīta punktu vai punktoto līniju, tad mēs vēlamies viņu ielikt pa vidu un abās malās. Melnu varbūt gluži nē, uzliksim tādu pelēcīgu. Ok, un tagad jau parādās arī te svītrots līnijas, lai labāk varētu atdalīt. Šos te virsrakstus vēl varētu arī boldā ielikt. Tas kopumā, lai noformātu, šis ir Calibri fonts, varbūt ne tik labi izskatās uz skaitļiem, bet tā jau ir vairāk gaumas lieta. Un var uzlikt arī citus. Tas arī lielākoties par formatēšanu ir viss.